I'm Tracy Worcester, and I've lived in the countryside most of my life. But whether it's in Britain or abroad, I've seen small family farms going bankrupt because of the arrival of giant factory farms. This film is the story of my 4-year exploration into the global pig business. A journey which goes from the UK to the USA, Ecuador, Hungary, Romania, Ukraine and Latvia, to find out where and how pork is produced, who wins and who loses. Industrial pig farms copied the chicken industry by cramming thousands of animals into a confined space. There are sometimes as many as 10,000 pigs in buildings like this, their waste dropping through a slatted floor. Early in my inquiry, I met up with veteran animal welfare campaigner Tom Garrett, who's opposed intensive livestock production ever since it began in the 1960s and 70s. What we have, I think, is the application of industrial systems that were designed to build cars and build machines to living creatures. It's infinitely cruel in my mind, and no civilized society, whatever civilized society means, ought to countenance it. Sows, for example, are subjected to confinement in a very narrow cage, so narrow they can't even turn around during gestation. One of the big weaknesses of the system is a heavy dependence on antibiotics and the fact that that causes infections which can spread from animals to humans, such as Salmonella, E. coli, Campylobacter, and even MRSA. And in the Netherlands, for example, where the most research has been undertaken, 40% of their pigs are carrying a strain of MRSA that can pass to humans. We haven't had a new type of antibiotic, a new class of antibiotics for more than a decade now. And it's very difficult to see that we're going to find new antibiotics that would have the same effect as ones that we've had in the past, such as penicillin, which has saved millions of lives down the years. There just isn't that level of research into finding new agents. So I think we have to be more careful with the ones that we have now and how we're forcing the evolution of these strains, such as these MRSA strains, to become increasingly resistant to the antibiotics that we have, because there won't be anything left in the cupboard in a few decades down the line. It's not just antibiotic-resistant bacteria coming out of these pig sheds. We found that those who live in closer distance from this meat factory suffer more from headaches, from sneezing, from stuffed nose, from running eyes, burning eyes, from neurological, respiratory and intestinal diseases, just because of being so much exposed to the noxious gases. In 2012, I was invited to Latvia to expose how factory pig farmers from Denmark come to exploit cheap labour, cheap land and poorly enforced environmental regulations in order to win the competitive edge. Šobrīd mēs atrodamies šeit, Zemgalē, lauksaimniecības zemē, un šeit arī atrodas manas mājas. Kādu laiku atpakaļ es uzzināju, ka man būs jāpamet ne tikai cukurbiešu nozari, ko es esmu izdarījusi, bet droši vien arī jāpamet savas mājas un jādodas prom, jo šeit plāno uzbūvēt 85,000 cūku novietņu gadā dāņu cūkopēji. Talsos, blakus manai vīra saimniecībai, ir jau uzbūvēta šāda kūts, un es ļoti labi zinu, ka tas atņem zemi Latvijas zemniekam, iespējas dzīvot Latvijas cilvēkam, jo māju tur apkārt un uzcelt vai dzīvot nav iespējams, un savu cīņu pret dāņu cūkopību es balstu tikai un vienīgi uz savas pieredzes. Tagad mēs uzsāksim ceļojumu pa Latviju, lai nedaudz iepazītos ar situāciju, kāda tad ir ar šo cūkopību industriālo Latvijā. Būsim ļoti daudzās vietās, tiksimies ar ļoti daudziem cilvēkiem un mēģināsim saprast, kāpēc, kādēļ un kas vispār notiek Latvijā, zemē un arī šī nozarē.
Mūsu ģimene šajā mājā dzīvo 3 paaudzēs. Un kādreiz šeit apkārt riņķī bija apmēram 40 saimniecības. Pašreizajā momentā mēs esam palikuši tikai 2. Visi savas zemes ir pārdevuši, dāņu cūku uzņēmējs. Sapirts visas zemes apkārtējās un izveidojis lielāko kompleksu gandrīz vai Latvijā. Kompleks atrodas aiz meža. Mēs viņu redzēt nevaram, tas ir 1,5 kilometra attālumā. Praktiski cūkopība bija pati pirmā nozara, kur mēs sākām, kad mēs nopirkām šo māju, atgriezāmies. Bet, tanī mirklī bija tāds, ka tas bija kaut kāds 94. 5. gads, kad nāca iekšā no Lietuvas un Polijas lētās cūkas, kuras bija valsts subsidētas, vai ne, un Latvijas audzētāji ļoti daudz mazie toreiz aizgāja, kā saka, pa burbuli. Lielākoties cilvēki bija tādi, kas atsvied visam, atmeta roku un vispār beidz ar lauksaimniecību nodarboties, un tad sāk zemes tirgot praktiski ārā. Jo arī mums apkārt riņķi ir, privāto zemļu ir ļoti maz. 33 hektāri man un praktiski pārējais viss ir Sijā tunkūni, Sijā karvišķa, un Sijā aleksandrīna. Tas ir divi Sijā, no tiem ir Latvijas kapitāls iekšā un Sijā tunkūni, tas ir dāņu kapitāls Rasmussens. Kā tika pie zemes? Viņš tika vienkārši, kad iepriekšējie saimnieki bankrutēja. No pavasara jau mēs visu laiku no lēna meklējam, kur aiziet citur dzīvot. Jā. Sen jau mūsu valstī Saimā runā par to valdībā, kad jāpaņem likums, ka zemi ārzemnieki nevar tik brīvi iegādāties, kā tas ir šodien. Bet līdz šim brīdim tas jautājums nav vietas, it kā tagad sāk uztēties, bet tas ir daudz jau pa vēlu. Jo Latgale, mēs zinām daudz vidzeme, kur ir 100,000 hektāru ārzemnieki izpirkuši. Es saku, mūsu novadā nav tik, arī mums ir pagastos dažos ienācis dāņu, vācieši nopirkuši zemes, bet nav tik masveida daudz, bet atnāk ārzemnieks naudas maisu nopērk. Tā ir mūsu valsts kopīgā problēma. Lauksaimniecības zemes ir dāņiem, bet meži Zviedriem. Un tas ir noticis ļoti īsā laika periodā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Un to ir veicinājis nevienādie tiešmaksājumi un daudz citi faktori. Mūsu zemes vērtība pēc brīvības atgūšanas bija tik zema, bet mūsu iespēja iegādāties viņu vēl zemāka. Un ļoti daudzi ārzemju vai Eiropas Savienības uzņēmēji ļoti ātri saprata, ka 1 hektārs zemes maksā tikpat daudz, cik viens brauciens uz lielveikalu viņu ģimenei. Un nemanāmi un klusi šī zeme pārgāja viņu īpašumā. Čau, labdien! Good side, take a good side. Hello, hi. Sāpes ir par dabas piesārņojumu, par mūsu arī īpašumu, vērtībām, kas neviens mums nekad neseks to, ka mēs zaudēsim, un mūs vienkārši iedzīs no mājām. Mūsu rezultātā. Un mūsu pagasta deputāti, kad viņi tik klusi to visu to lietu mācēja izdarīt, parakstīt visus tos papīrus, viss. Es dzīvoju 1,5 kilometra no centra, es goda vārds nezināju, ka tāda sapulcs kaut kur tiek rīkots, ka te kaut ko taisās celt, neko no avīzēm. Es domāju, kāpēc viņš neceļ uz fermu tādu savā zemē? Kāpēc viņam jānāk uz tik tālu, uz mūsu pusi jāceļ ferma? Lai iet un ceļ saviem tautiešiem to jauko smaku laiž. Mūsu pašu lielie valsts vīri. Viņi taču mūsu zemniekus noveda tik tālu, ka mēs nespējam turēt tiem lieliem naudas maisiem līdzi finansiāli, vai ne? Nespēsim tā attīstīties, vai ne? Un mums būsim spiest pa biškām pārdot, lai izskolot, pabarot savus ģimenes. Un pēc tam arī aiziet paši projām. Tā ir.
pagājušā vasarā. Es biju netīšām liecinieks, kā dāņi iestrādāja savu šķidrumēslus. Reliefs šeit ir kalnains, kā jūs redzat. Ja? Mēsli tika lieti, cik reižu pārsniedzot tās normas, ja? Vienkārši ar mērķi iztukšot mucu. Ja? Ja 25 kubu muca, 20-25 kubu muca viņi iztukšot 15 minūtēs, ja? Tad tur nevar būt runa ne par kādām normām, ja? Tur pat nevajag nekādas skaitītājas. Rezultātā uz lauka veidojās peļķes. Tās peļķes veido straumītes, kuras tek uz grāviem, ja? Un nokļūst caur šiem te grāviem, nokļūst tajā pašā pieminētajā Autas upē. Ja? Tad par kādu ekoloģiju mēs varam runāt. Tā, te mēs atrodamies uz Mulses upes, kur var uzskatāmi redzēt, kas ir noticis pēc 20 gadiem. Šobrīd te var redzēt, ka līdz pat 90% no visas upes gultnes klāja ļoti biezs aizaugums, kuram par iemeslu ir lauksaimnieciskā intensīvā darbība. Viss piesārņojums caur meliorācijas sistēmām, ko salej uz lauka, tiek novadīts upēs iekšā. Mūsu lielākā tomēr vērtība un bagātība ir tā maz degradētā un maz pārveidotā vide. Mūsu reģionā izvietojam vienu kompleksu, kurā ir 20 000 cūkas vienlaicīgi. Tātad to var salīdzināt ar, teiksim, 2 Bauskas pilsētu ekoloģisko ietekmi uz vidi. Un ja mēs tomēr liekam akcentu uz to, ka tieši liela ražošana mums te nesīs nākotni, tas absolūti ir kļūdaini. Un pašvaldības loma, manuprāt, šeit būtu tikai tā, ka vajadzētu skaidri definēt, ka nē, mēs esam pret tādu lielu ražotņu izvietošanu savā teritorijā, kuras mums nesīs tikai vairāk postu nekā labumu. Es neuzskatu to, ka mēs esam bijuši tā, ka pašvaldība ar visām 4 pilnīgi par, tikai būvējiet un nekādu jums problēmu. Jā, ir katrā pašvaldībā tiek kaut kas lemts un varbūt vairāk vai mazāk, bet tas būtu visas valsts problēma. Tas jau būtu jārisina un jāpieņem šie likumi, ministrs kabineta noteikumi, kas stingri to reglamentētu. Ir tāda, tā. Ir jau tie nosacījumi, ko regulē Eiropa un kur mēs arī īpaši nevaram pārkāpt šīm te regulu prasībām pāri. Bet mēs zinām, ka Dānijā šīs te prasības, pirmkārt jau viņiem ir noteikta visa valsts teritorija kā īpaši jūtīgā teritorija. Latvijā tā ir tikai viena daļa no Latvijas teritorijas. Tas varbūt jau Dānijā lauksaimniekam apgrūtina šo te cūku ražošanu. Jo es zinu, ka viņiem valstī ir nodokļu atlaides. Tad, ja tu ražo ārpus savas valsts, mums šādas saviem Latvijas lauksaimniekiem mēs šādu priekšrocību nevaram nodrošināt. Šī zemkopības ministrijas politika, kur faktiski tomēr tā kā cenšas to ražotāju vairāk pasargāt, un tad mums ir jāmeklē kompromiss, un arī tāpēc vesela virkni no tiem likumdošanas aktiem, kurus mēs jau it kā vasarā izrunājam, ka viņiem vajadzētu būt, viņi, protams, turpina virzīties, bet nebūtu ne tik ātri, kā mums gribētos. Galvenokārt kontrolas dienesti sastopas ar problēmām, kas saistītas ar mēslu uzkrāšanu un izkliedi. Pārsvarā tās ir mēslu krātuves, pietiekama ietilpība un arī izkliedes tehnoloģijas, kas nodrošinātu to mēslu iestrādi pietiekami ātri, lai attiecīgi nebūtu iedzīvotājiem traucējušas smakas un citas parādības. Šajos izvērtējumos ir ļoti nozīmīgi tādi aspekti, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi ir izvēlēta šī paredzētā vieta jaunajām cūku fermām. Ja tā ir tuvu apdzīvotajām vietām, tad tas jau automātiski ir iekšējs konflikts uz ilgiem laikiem. Ja šī vieta ir pietiekoši tālu no apdzīvotajām vietām, tad, protams, šīs ietekmes tīri objektīvi ir mazākas. Un ļoti daudzi jautājumi faktiski var tikt novērsti no tā, cik atbildīgi paredzētās darbības ierosinātājs attiecās pret savu pienākumu izpildi. Jo no šiem 13 ietekmes novērtējumiem apmēram puse ir aizgājuši ar lielu iedzīvotāju pretestību un skandāliem, un savukārt puse ar ļoti maziem vai vispār bez skandāliem. Šodien mēs braucam uz Cēsu pusi,
Cās pusē ir pirmā ferma, kur ir uzbūvējis dāņu uzņēmējs Aleks Rasmussens. Un tā ir tā kā pirmā bezdalīga Latvijā. Šeit ļoti ilgi pagasts protestēja un lika dāņu uzņēmējiem sakārtot savu fermu. Bet šobrīd situācija ir tāda, ka apkārt visas zemes pieder Rasmussenam un vietējo iedzīvotāju tikpat kā vairāk nav. Tajā brīdī, kad atnāca dāmas un teica, ka viņš vēloties tur cūku fermu, pirmais moments bija, kā jau daudzās vietās, kur ir tukšs telps, paldies Dievam, kaut kas notiks. Tad sākās problēmas. Sākās problēmas ar to, kad pirmkārt bija mēslukrātuvs izveidots pa mazu, un tas, kad nebija ventilācijas sataisīts fermā pienācīgi un līdz ar to, kā viņš šo ventilāciju palaida, tā smaka bija neciešama. Tajā laikā mēs bijām izvesti līdz ārprātam. No rīta pavērām durvis, smirda drausmīgi. Un asa tāda smaka, nekā nevar logus atvērt. Ārā saulīt spīd pa dienu. Sakarst māja drausmīgi, vakarā logu atvērt nevar, jo drausmīgi smirda. Tad mēs sākām cīnīties ar vides ministriju, ar vides departamentu. Cīņa ilga, ļoti lielus gadus, ir tik daudz izsāpēts, tik daudz izraudāts, kad tas ir tas, ko es jums teicu, kad vairs negribās šo tēmu pat kustināt. Es esmu ārsti un jau ilgus gadus strādāju par ārsti, un, protams, es par gadiem esmu vērojis, ka, principā, cilvēka veselības stāvoklis tā kā pasliktinās. Prasa, kāpēc? Es saku, cūciņu agrāk laukos audzināju, cik? 8-10 mēnešus gadu, mēs barojām ar graudiem, ar kartupeļiem, ar pieniņu, un ko tur vēl, zāli un tā tālāk, Un viņa nevarēja izaugt ātrāk par tiem 10 mēnešiem. Uz kā pamata tagad dānim ir, pieņemsim, 3-4 paudzes gadā. Uz kā pamata? Sintētiskie proteīni, biostimulatori, baidos teikt hormoni, es baidos teikt, bet principā pēc visa tā nevar izaudzināt cūku 3 mēnešos. Grūti pateikt, vai tam dānim ir nekvalitīti, gan viņam tas viss maksā savādāk nekā mums, jo subsidācija ir daudz savādāk. Ko Eiropa maksā dānim un ko Eiropa maksā mums, jo mēs kā mazie ražotāji to ļoti maz jūtam, jo viņš saņem tā subsīdijas Dānijā, ražo viņš to produkciju Latvijā. Viņš vienkārši gremdē, bet mēs vienkārši turamies pretī, jo tas ir sīks, viņš var izturēt, cik ilgi tas, es nezinu, cik grūti ir. Tas mazais, lai viņš iekarot to tirgu, viņam ir jātur tā savu kvalitāti. Ja viņam nebūs kvalitāte, mazais nogrims ļoti ātri. Mēs kā mazie esam ļoti maz palikuši. Kā tādi kā zemnieki, kas audzina cūkus un tālāk, lai varētu izražot gaļu, jo, godīgi sakot, gaļas tā kā cūkas nozare jau tāda ir tikpat kā izudus Latvijā. Cilvēki piekūst, un ja nepārtraukti ir tikai par viņu, viņš tiek apliets ar dubļiem vai apmelots, tad cilvēkam vienkārši pietrūkst spēku, viņš ieslīgs depresijā un viņš netic tam, ko viņš dara. Un varbūt pat ieslīgs tādās domās, varbūt man nav taisnība, varbūt nav vērts to darīt, varbūt vieglāk ir aizbraukt. Un visbiežāk jau Latvijas cilvēki protestē aizbraucot, vienkārši izslēdz gaismu un pamet šo valsti. Redziet, ka šīs mājas palikuši tukšas, var sakot, jo šeit cilvēki varbūt iekārtojuši, gribēja dzīvot, bet viņiem šo dāņu fermu klātbūtne radīja problēmas, kur viņi atstāja šīs tukšās ēkas visur riņķī, šos plašos laukus, var sakot, un brīnamies, kāpēc Latvijā vairs iedzīvotāji nav,
un izbrauc uz ārzemēm, jo viņi redz, ka arī tā vide viņiem ir sagandēta. Tepat ir skola, un te bērni, viņi arī veda pie skolas tos mēslus, arī uz šķidra mēslojuma gāž uz tiem laukiem virsū. Tur arī cilvēkiem nav ko elpot. Pagājušais bija skolotāji vēl no skolas, arī sporta. Un stāstīja, ka bērni stāv iekšā smuks laiks un viņi nevar sportot, ka viņi vienkārši ir spiest uzturēties telpās tikai tāpēc, ka tur ir blakus novest mēslu. Visiem šiem, kas šeit dzīvo, dzīve ir atkarīga tikai no vēja virziena. Man ir bieži, kad man šeit bija baltais āboliņš sētais, ja, un nektāra augi. Jūs jau varat iedomāties, ko nozīmē biškopim un bitēm nektāra augi. Un kad viss tavs sējumi smird pēc cūku izkārnījumiem. Tas ir mūsu cūkopības fermas, kuras ienākot jau mūsu pagastā, uzpērkot zemi, uzcēla dāņi 2004. gadā, viss tā celtniecības sākās. Šodien var teikt, mēs domājuši esam par cūku labturību, jo mēs uzlikām zināmas cūku skaitus uz hektāru. Un par to mūs arī iesūdzēja. Mūs iesūdzēja Satversmes tiesā par mūsu teritoriālā plānojuma būvu noteikumiem. Tas tiesas process iet no 9. gada jau. Tad mēs uzskatām, ka mēs varam to savu nostāju noturēt, var sakot, un viņiem būs arī tomēr jāievēro tās prasības, ko mēs viņiem uzliekam. Šī nesakārtotā likumdošana un kontrolas sistēma atļauj šāda veida agresīvam biznesam, kurš būtībā arī izslēdz cita biznesa normālu attīstību eksistēšanu. Katrā gadījumā tas nav normāli. Tas nav normāli, vai ne, ka šādā veidā šie jautājumi ir jārisina un dabīgi, kad iedzīvotāji ir ļoti neapmierināti. Šeit augšā uz dāmu būs mūsu lielais ražošanas dīķis, kur mums pārsvarā notiek visa ražošana. Tur audzējams tirgus zivis, kas iet tālāk tirgumu. Un tad viņi šogad paņēma īpašumā arī zemes gabalu, kas ir tieši pie dīķa. Mums robežojās viņu zeme ar mūsu dīķi. Un tad ir, kad viņi izved tās virces un miglotos laukus, ka nāk lietu sezonas, kad sākās viss, tad ja tas ir izdarīts tieši pirms lietiem, tad ar ūdeni tas viss tiek ieskalots grāvī, un tā kā mūsu dīķi barojās no grāviem, un viņš arī atrodas tā kā purvainā vietā, tad tas viss caur zemi nosūcās līdz dīķim. Un tad mēs to faktu konstatējam tā, ka es atbraucu šeit, un man te ir beigtas zivis, daudz beigtas zivis. Reāli jau ir tas, man katru gadu zivis aiziet tā kā bojā, un viņas paliek mazāk un mazāk un mazāk. Un ja man vairs nebūs ko tirgot, un ja man vairs šis dīķis nebūs, kur viņām augt, ja viņas tiks piesārņots un viss, tad vispār mums arī pastāvēšana vairs nav nekāda, jo nav iztikas līdzekļi, nav par ko zivīm pirkt barību, nav par ko viņus uzturēt, ne tehnikai, nekam. Kādas tās zivis var būt tur vairs? Vispār jau ārprāts. Viss tad satiek iekšā tajā upē, visu šeit. Mēs esam redz gudinieki, un tad viņi šitos tur. Viņiem lauki vēl te ir. Jā, un to fermu gudiniekos grib 56 000, jums 82 un tur 56. Kāpēc esam šeit šodien ar visiem kopā? Tāpēc, ka 5 gadus mēs cīnāmies pret investoru centieniem attīstīt milzīgu cūkopības industriju mūsu pagastā. Paldies Dievam, mūsu pašvaldība izturas ar sapratni par šīm lietām, un pašvaldības vadība paziņoja, ka šeit nav nekāda Eiropas Savienības izgāstuve, un šeit nebūs šādas industrijas. Un šogad mums ir ļoti liels pārsteigums, ka pēc 4-kārtējas atteikuma cūkfermai tiek atkal veidots jauns projekts, atkal piedāvāts mums jauns variants cūkfermai, un šo projektu virza uz priekšu, palīdz, veicina Dānijas vēstnieks, kurš apciemo mūsu pašvaldību šajā sakarā. Tas mums ir liels pārsteigums. Un, principā, es arī tur dzīvoju tur starp fermām, tieši kur sievas māte, Niklāvos. Un
tur nav iespējams dzīvot, mēs īrējam citur dzīvot. Jo 2 mazi bērni, tur nav iespējams. Dar tām smakām tieši, ir ceļš vasarā. 3 gadu atpakaļ 3 mēneši nestrādāja. Kā viņiem politika bija pieņemta uz 3 mēnešiem un 7 mēnešiem. Pagāja 3 mēneši, viņi vienkārši tajā pašā dienā jūsu pakalpojumu vairāk nav vajadzīgi. Viss. Es pie viņiem strādāju sākumā cūku fermā, tur remontēju aizgaldus. Principā sākumā visu, ko vajadzēja, pa minimālu algu strādāju. Cūku aizgaldus tur taisīja sivēnmātēm. Tie aizgaldi nav lieli. Viņi tad 1,5 kvadrātmetru varbūt ir. Tur jau viņas saspiesas, principā. Tajā aizgaldā viņas viena pie otras. Ja tur kāda nokrīt, viņas arī paši sapēt. Tas cūks sapēt? Jā. Tas beigtos, kamēr neviens jau nepieskat 5, ka beidz, līdz nākošam rītam, jau neviens arī. Vienkārši, ka trūkst. Tas bija tajā reizē, ka mums ielēta, kad viņi gribēja paplašināt to kūti un tādi speciāli, lai mēs redzam, cik ļoti labi, bet mums ielēta tikai pie barokļiem ne, bet pie sivēnmātēm, kur viss notiek normālāk. Tur katrai sausēs galds. Jā. Savādāk. Bet visu tā viņi nelaiž. Jā. Mums tā nelaiž iekšā tā. Nē, kur mēs tiksim? Pēc tam uzliku uz miglotāju, lauku miglotāju. Vienīgais, ka ūdeni nedrīkstēja nekur ņemt no grāviem, tas bija aizliegts. Bet tās indas tādas bija, man iekrita telefons, turpat uz tās indas diskus. Kāda tur var būt draudzīga dabai, jo tur jau nekas nedzīvo vairāk tādā labības laukos. Kamēr es tur strādāju, sivēnmātes stāvēja, viņas varēja piecelties un nogulties, un tādos režģos bija par indām. Un tās, kas atnesās māmiņas ar sivēniem, viņi arī tāpat bija ierobežot, bet sivēni tikai apkārt varēja apskriet viņām. Kā atnesās, tā viņi paliek, kamēr sivēns atšķir. Tad viņu pārdzen uz citu vietu, un arī viņi tāpat stāv. Un tad viņi pēc pāris dienām sēklo. Tā ir sivēna mašīna. Jā, var tā teikt. Tā ir vienkārši alkatība un kapitālisms biznesa vēlme. Un nerespektējot arī tos pamatnāciju, kur šeit dzīvo. Jo nav tās investīcijas, tā ir Latvijas zemes okupācija ar naudu vienkārši. Es domāju, ka mēs visi zinājām to, ka mēs iestājoties Eiropas Savienībā atveram savas robežas. Es gribētu, lai būtu iespēja mūsu lauksaimniekiem arī tikt pie teiksim, zemes, un tāpēc mums jādomā par šiem kritērijiem. Bet pateikt, ka tagad mēs neielaidīsim konkrēti vienu dāņu uzņēmēju, to mēs nevaram. Mums ir ļoti liela atšķirība starp lielām saimniecībām un mazām saimniecībām. Ļoti liela. Tas Gini indeks, ko rēķina, kas nosaka, ka nevienlīdzība Latvijai ir 2. vietā no sliktākās puses aiz Lietuvas. Un manuprāt, ka, ja mēs runājam par lauksaimniecību, tieši tiešmaksājumi, zemie tiešmaksājumi ir viens no iemesliem, kāpēc tā ir izveidojies. Jo tiešmaksājumi ļauj pastāvēt arī vidējā izmēra saimniecībām, ģimenes saimniecībām. Bet Latvijā par cik zem tiešmaksājumi mums ir jākonkurē. Mums nāk ļoti lēta, salīdzinoši lēta mūsu izmaksām cūgaļa no lieliem kompleksiem. Tā kā tas nav tik vienkārši, lai gan es principā atbalstu īpaši kvalitatīvu mazo zemnieku saimniecību izsekoja un zinot, no kurienes nāk konkrēti. Bet tas ir dārgāk. Tas ir dārgāk. Īstermiņā, bet ilgtermiņā? Ilgtermiņā, jā, bet pērk jau īstermiņā produktus, pārtikas, diemžēl. Un mēs veicam aptauju, mēs tiešām veicam aptauju par to, vai gatavi pirkt Latvijas produktus, neskatoties uz to, kādas būtu šī cena. Un cilvēki pārsvarā skatās tomēr uz cenu.
diemžēl. So I've just been to a supermarket and looked everywhere for any pork that had any label to say where the pig had been raised and how it had been raised, but not a sign on any label. However, quite sneaky, they do some labels with nice big green fields as if the pig had been running outside. All of the labels in the supermarket will have come from factory farms. So if you want to buy pork that has come from a farm where the local farmers in Latvia survive, where you know that you're eating pork which hasn't actually been cruel to the animal, which hasn't polluted the environment, and where the money stays in the locality, you need to find a local farmer. You need to go to your farmer's market. Mēs jau te varam kliegt un bļaut un slimot un vēl ko darīt, bet mums ir jāgaida valsts palīdzība un jādara tiem dienestiem, kas ir atbildīgi par šīm lietām, ka tiem būtu jāiesaistās. Nevis vienkārši viņi, kā jūs dzirdējāt no pārējiem, kad viņi nekāda atsaucība nav, tīri pretestība ir pret to. Un kamēr mēs to arī, protams, mēs varam teikt un pieņēmumus šeit sacīt arī par to veselību, bet ir vajadzīgi arī pierādījumi un pētīt to un tad domāt, kad varbūt tiešām, ka mums šī gaļa un šāda tehnoloģija gaļas ražošanā nebūtu vēlama, jo viņa negatīvi atsauc uz cilvēku veselību. No zemnieku saimniecība mums ir no 1992. gada. Barība ir tikai mūsu pašaudzēta, graudi, ko mēs pārvēršam miltos, kartupeļi, cukurs ir apmierināts, dabīga barība, nekāda ķīmiska piemaisījuma nekā nav, kā arī mūsu kūpinājuma un desas, ko mēs ražojam, ir pilnīgi tīrs produkts. Mārtiņš Rītiņš ar mums tīri apmierināts bija un ar mūsu produkciju pie mums atbrauca, apsekoja fermu, vai mēs tiešām barojam ar dabīgu produktu. Mani jau krustu šķērsu klienti ir pārbaudījuši, un viņi redz, ka kvalitāte nezūd. Tātad tā ir manta. Cilvēkiem ir vairāk gribējis tīru mantu, tā ķīmija jau ir laikam apnikusi. Un ja ir iespēja tīru mantu iegūt, tad ir arī prieks strādāt, ja kādam ir vajadzīgs. Es bazāru tirdziņā iepērkos tāpēc, ka es zinu, ka te vietējie tirgo un to, ko viņi paši ir izaudzējuši. Un principā tas arī viss ir daudz garšīgāk nekā to, ko es bieži vien lielveikalos pērku. Svarīgi ir, ko tu ēd. Es vienmēr novērtēju tos cilvēkus, kas brauc sestdienā un tirgo mazos apjomos, un es vienmēr uzskatu, ka tas vienmēr daudz kvalitatīvāks kā nopirkt lielveikalā. Varbūt 2 latus lētāk to gaļu, bet skaidrs, ka viņi nebūs tik kvalitatīvi un nebūs tā mājas gaļa. Es esmu pirkos vairākas reizes kaut ko līdzīgu lielveikalā un izmantos viņu tūlīt laukā. Viņam nav dvēseles iekšā, nav garšas. Viņš ir pilnīgi nekāds, var sakot. Un te ir kaut kas neizsakāms, var sakot. Un tāpēc, lai būtu dārgāk, es pērku mazāk, bet lai būtu ar dvēseli un garšu iekšā. Jā. Tas ir daudz labāk nekā tā masu produkcija, kuru mēs saņemam lielajos veikalos. Bez šaubām cenas ir lētākas, bet kad es apskatos tos daudzos visādos, kas palīdz saglabāt, un kas irdina, un kas skābina, un kas saldina un krāso, tad jau tas ir skaidrs, ka tur vairs īstā nekā nav. Kādu brīdi esam ceļojuši pa Latviju, un varbūt tagad vajadzētu izdarīt kādus secinājumus par visu to, ko mēs redzējām. Vajadzētu radīt tādus noteikumus, lai nevienam investoram, kas vēlas izpirkt mūsu zemi, piegānīt vai izmantot mūsu resursus, kas ir mūsu, tas nebūtu bijis iespējams. Vienkārši nepieļaut šādu situāciju. Un tur jau nu gan mūsu likumdevējs varētu sirsnīgi pastrādāt, nevis turpināt viņus lobēt.
Ko darīt ar tām fermām, kas pašlaik ir sabūvētas? Kontroli, kontroli un vēlreiz kontroli. Un visvairāk, kas mums ir nepieciešams visā valstī, saimnieks. Saimnieks, kas redzētu visu lietu kopumu. Un kā mēs varam izaugt par pārtikušu valsti, kuras iedzīvotāji ir pēduši un laimīgi.